Čau visiem! Un pēc šitā neparastā fona jūs redzat, ka mēs vairāk nav savā plakanajā Norvēģijas galā. Šodien ir Norvēģijai supersvarīga diena, šodien ir 17. mājas. Mums sanāk kaut kāds 5 vai 6 brīvdienas pēc kārta, atkarībā kā skaita. Un mēs esam nolēmuši aizbraukt ciemos pie draugiem. Viņi dzīvo it kā diezgan tuvu, bet te pašā laikā diezgan tālu. Sanāk, viņi dzīvo zem 400 km, bet reāli tas ir 6 stundu brauciens. Tāpēc, kā jābrauc ir pa maziem kalnu celiņiem un tur ātri gribēdams nevar pabraukt. Spriežot pēc kalna augstuma man aiz muguras, izskatās, ka mēs jau diezgan drīz būs pie viņiem atbraukuši. Īstenībā šis ir superīgs laiks ceļot pa Norvēģiju, tāpēc, ka ir forši silts. Un visi cilvēki salīduši pilsētās uz parādēm un vēl visādiem pasākumiem, un tāpēc ceļi ir superīgi tukši. Un vērīgākie pamanīs, ka mums ir ziemas riepas, un tas nav slinkums, tas ir praktiski apsvērumu dēļ. Tāpēc, ka mēs brauksim pa kalnu pāreju, kur pavisam noteikti vēl ir sniegs. It kā nevajadzētu būt nekam putinātam, bet droši paliek nedroši, mēs braucam ziemenēm. Jo no mūsu iepriekšējās pieredzes braucot pāris gadu atpakaļ uz Bergenu, mēs pat vēl jūlijā redzējām sniegu augšā kalnos, jo pēc Norvēģijas likumiem nav svarīgi, kas pa datumu ir, tev ir jābūt ceļam atbilstošām riepām. Bet, ko tur vairs pa pesimistisko skatāmies uz šiem brīnišķīgajiem dabas skatiem, jo mums bija grūti operēt kā cilvēkiem, jo apkārt bija tik smuka. Brīžam izskatās, ka viņi te ņirgājās, te uzlikt vidējā ātruma kameru uz kaut kādiem 3 kilometriem. Te visi šities pagriezieni un līkumi un tā tālāk, tas jau ir gandrīz izaicinājums izbraukt uz 80. Fiziski negribās ātrāk pa 50 km/h nemaz braukt. Tātad, kā tas izskatās 2011. gada kartē? Kā tas izskatās Googlā? Un kā tas izskatās dzīvē? Jūs redzat to pašu, ko es? To milzu ūdenskritumu kalnu galā. Nē, jums ir tieši eglis priekšā. Bet, protams. Mēs zinājām, ka braucot pa šito kalnu pārēju būs smuki, bet ka var būt šitik smuki, es, ja godīgi, jau biju piemirsis, ka var būt tādas emocijas vienkārši braucot cauri un skatoties uz dabu. Tā kā paskatās, lūdzu, kas ir otrā pusē. Kadrā pilnīgi viss pa Norvēģiju. Ej, tu nos, cik smuki. Kādā smukā vietā mēs iesprūduši. Mums te jāpārbrauc pāri, un šis ir burtiski vienīgais ceļš. Un viss šitās mašīnas gaida, jo viņiem ir parādi, un viņiem policija nenorobežo ceļu, viņi vienkārši noliek traktoru krustām ceļam un iet jūs visus pakakāt. Viņiem ir gājiens, un viņiem pilnīgi vienalga, ko visi tie stulbie turisti apkārt dara. Galvenais neviena informācija saprast, ja mēs būtu vienīgie, bet paskatās, cik te tās mašīnītes ir. Un vēl turpina braukt. Bet jā, šitādā vietā es ļoti labprāt varu iesprukt. Vienīgi, ka mums tā jau bija 6 stundu ceļš, tagad būs vismaz 7. Un pats tas Hemsedāla ciemats, kam mēs izbraucam cauri, bija aptuveni 600 metri virs jūras līmeni, bet jo tālāk mēs braucam, paša kalnu pāreja ir aptuveni 1200 metri virs jūras līmeni. Un šitās zīme atdala Vestplantu no Buskerud rajoniem. Un tie pārējie kalni, ko jūs redzat vēl augstāk, tie ir 1500 līdz 1600 metriem virs jūras līmeni. Bet forši ir kaut kādi, cik ir kaut kādi plus 16 grādi točna, ko es mājā mierīgi dzīvojas. Kad plus 10 nakti. Un priekš tādiem turistiem kā mums arī uzlikt zīme. Tāpēc, ka tā jau skatās, ķipa sniegs, tad tu jau nezini, kur tur ir ūdens apakšā, kur tur ir kas. Jā, izrādās vajag tikai 925 metrus virs jūras līmeni, lai būtu sniegs pat mājā. Un tagad mēs atklāsim patiesību pa manu kanālu. Šis ir mans YouTube slepenais ierocis. Kurš? Nezinu, pa ko tu runā. Īstenībā mēs te apstājās ne tikai, lai parādītu manu ieroci, bet paskatās, kas te notiek. Te tagad 8 km būs vismaz 8% kritums pa kalnu uz leju jābrauc. Tu nos, cik te ir sasodīts smuki. Man patīk, ka šitās hits arī ir daudzas ļoti tādas vecas, var redzēt. Šīs ir ritīgās hites, kur tu reāli pusgadu nevar piekļūt nemaz, tāpēc, ka vienkārši kalnu pārīja ciet. Ka jūs varēs redzēt kadros, tad ja mums ir kaut kāda 1,50 m gara stabiņa ceļmalās, lai šķūrs zin, kur ir ceļš, tad te jau viņi vismaz 3 metri.
Jaunatne jau ir spēcīgi pie labiem sāniem, viņi sēž savās ierīcēs. Čau, jaunatne! Kā jums brauciens? Slikts internets, slikti, ja? Man jau tā likās. Jā, es esmu nenormāli priecīgs par šitādu superīgu vietiņu. Man skaistuma kā arī apmierināt, es esmu pilnībā priecīgs par to, kur mēs esam šobrīd. Es varētu arī nekur tālāk nebraukt. Mums vēl ir tikai 2 stundas jābrauc. Bet, jā, šī ir viena no smukajām kalnu pāriem. Dēļ šitiem skatiem vien ir vērts uz Norvēģiju atbraukt. Hei, tu nos, cik te ir superīgi! Es jums parādīšu vienu laimīgu sievieti. Eko. Te ir vienkārši superīgi. Te varētu tik daudz kaut ko safilmēt no visādiem rakursiem. Tik gleznaini. Nenormāli superīgi te ir. Aicis ganās, cilvēki brauc, karogi plīvo. Vēl labāk 17. maiju grūti iedomāties. Cik labi var redzēt, mēs ir kaut kāds 600 metru augstumā. Un ja mēs ņemam iezūmējam, reku pie 800 metriem jau tie kociņi galīgi maziņi un pie kilometri jau vispār pazūd. Aicis tur galīgi pliks kalngals ir. Bet šeit lejā te viss ir zaļš un skaisti. Norvēģija pieņemt zināt savu vēsturi un varbūt ne visi to lepojas, bet viņiem patīk zināt, no ko viņi cēlušies. Te ir foršs vecs bildes salikts, kā te kādreiz šitai vietā izskatījies. Kaut kāda stāvkirke. Nezinu, kā tas lācis tur ir ticis. Un kā te izskatījās pirms modernā laikmeta. Diezgan drausmīgi īstenībā. Šis ir bijis hotels, reku normāli. Tie onki pelnīs nauda lašiem. Ja pārējās bildēs pilnīgi visi kaulaini un šis ir tāds dušīgs onkuls, tad lašu biznesa droši vien ir diezgan ienesīgs bijis. Šitā izskatās oriģinālās mājiņas viņiem te vēsturiskās. Krāsa bija tik daudz pieejama, tās mājiņas diezgan tādas, jā. Īstenībā viņas vidē daudz vairāk iekļāvās. Bet tāda arī Norvēģi dzīvoja pirms naftas, pirms viss, ka viņi tais kalnos dzīvoja. Ja kādreiz Norvēģi fermers, tad tas cārbērā pa vasaru pavadīja šitādā būdiņā, kaut kur ganot govs kalnos. Uz šito mazo prāmīti vairāk labu skatu nekā dažām labām valstīm cauri izbraucot. Tas, kas vienkārši no prāmītes pat taisno, neizkāpjot no mašīnas. Gleznaināk ir tik grūti iedomāties, ar ko braukāt ar prāmīti apkārt. Ir tik superīgi. Un kas bija vēl viena forša maz interesanta niansīte, kā tu burtiski izbrauc ārā no tunela, nobrauc pāris 100 metru, uzbrauc uz prāmu un otrā pusē ir tikai josta un uzreiz tunels. Tu nost. Interesantie ceļi. Diemžēl kāds ir sabojājis visu ceļu, uzliekot betonu apmali, vienkārši enerģijas vairāk. Vai nemīļā? Nejūt motivāciju braukt. Ko, mēs ir atbraukuši, bet 6 stundu vietā mēs brauc 8 stundas. Un jā, te Norvēģijā tādā ziņā ceļš pa šito galmu baigi grūti ceļot, tāpēc, ka burtiski aiz katra pagrieziena ir kaut kas jauns, ko skatīties un gribas redzēt visus un gribas apsēsties un izbaudīt, nevis tikai vienkārši izskriet cauri. Paskatās, šitādā vietā dzīvot, teiksim, tīra dabas skatu ziņā šitā ir vienkārši perfekta vieta. Ja tu gribi Norvēģijā, tad šī īstā vieta, vai ne? Jo te ir viss, ko tu vari iedomāties. Te patreku ir kalnu visapkārt, kur staigāties. Te patreku lejā ir fjords. Un tur var braukt ar laivām un darīt visu kaut ko citu. Viņiem te ir superīgi makšķerēšana, ne? Bet mums atkal ir salas un tur ar laivām inčīgāk daudz gaņīties apkārt. Kas viņiem te ir problēma, ka uz šejienu atbraukt no jebkuras vietas ir diezgan tālu jābrauc. Tas ir tieši tas, kāpēc mēs izvēlējāmies dzīvot tajā vietā, kur mēs ir tagad. Tur varbūt nav tik superīgi skati, bet tajā pašā laikā man lidosti 15 minūšu attālumā, un, ja vajag, es varu uz Gardemontu pa stundu aizskriet, un tur ir daudz lielās pilsētas apkārt, un
turpat blakus fjordam, tā kā, mums arī galīgi nav slikti vieta, bet tīri skatu ziņā, protams, šitā ir daudz superīgāk vieta, kur būt. Ko, pirmais vakars, bērni atstāt un mēs varam kāpt kalnā jau izbaudīt. Īstenībā domi kāps kalnā, nekāps kalnā, jo skats jau no šejienes ir vienkārši. Paskatās, tā kā bildē, tā parasti YouTube video. Tas gan ir ironiski, tāpēc, ka jūs arī to redz YouTube video, bet parasti tā sajūta ir tāda, ka kāds cits tais krutās vietās ir bijis kaut ko nofilmējis, bet šoreiz es te pats personīgi. Pēc vietējo mērogiem esot 40-45 minūtes, ko kāpt, un tā normāli, pastaigi. Citi pat skrienot augšā 20 minūtes. Tagad pulkstenis ir 17:44. Es gribēju redzēt, kā mans plakana Norvēģijas gala gājiens beigsies cikos. Ko, oficiāli mēs ir tagad pusstundu gājuši. Augstāk jau mēs, protams, ir, bet kalnu galu vēl mēs neredzam. Tas skats paliek aizvien labāks. Ej, tu nost. Te kāds mežcirtais varētu uz kroplos bērns pielīdzināt, vispār būtu superīgi. Tas ir skats. Žēl, ka tā dūmaki tā vispār būtu ideāli. Ja vietējais saka, ka te var 40 minūtēs lēnā garā uzkāpt un uzskrien 20, tad mēs ir pāris viduši nomocījušies un mums ir stundu un 3 minūtes. Tā kā jā, mēs ir no plakanās Norvēģijas daļas. Gribu zināt, mēs ir šitai vietā. Mums ir jātelpojas, jāizbauda skats, tai lēnā garā ieiet lejā. Vēl jāsaplāno, ko darīt nākamās 2 dienas. Man vienkārši žokls atkarās, man te nav ko teikt. Lai gan tas tepat man burtiski skats priekšā, bet man tas liekas tā kā no kaut kāda 8K video. Skaņas, smaržas, viss ir, bet man smadzenēm neslēdzas klāt, ka tas reāli tepat ir ar roku aizsniedzam. Tas ir pārsvīds un ļoti nogurs, bet šitie skati, tas ir vienkārši kaut kas nereāli. Kā stāsta mana kundze, šis ir pietiekami dziļš fjords, un šitas kruīzes kuģis tagad uz Flom moči, no Flom pareizāk sakot. Baigi interesanti, droši vien arī kuģim ir interesanti, ka viņš var braukt mierīgi pa šitādu vietu, kur apkārt ir augsti kalni. Kur īstenībā apkārt mazās civilās laiviņas var močīt, bieži droši vien tā negadās. Labrīt visiem, mums ir 2. diena, un tagad mēs brauc pakaļ vietējiem onkuļiem un skatās, kur viņi mūs izvedās, ko viņi mums parādīs. Te tā, starp citu, vienkārši ceļmalā, apstāties un apskatīties uz ūdenskritumu, tas jau ir tāds. Viņiem te viņi tik daudz, ka viņi mums var rādīt īpašāks variants. Jo, mums jau šitie skati nav pierasti, tā kā paskatās ārā, kas te notiek. Vienkārši random ceļš uz blakus ciematu, ne? Mēs ir atbraukuši uz Glacier centru. Es gan iekšā neies, jo fiziski nepietiek laika visam, bet, ja paskatās te apkārt, te vienkārši žokls atkarās. Kaut gan tā laikam tas ir teikums, ko es baigi bieži teicis. Bet loģiski, ka iet pie mamutiem. Kad vēl tu mamutu redzēsi? Es vienkārši paskatās uz to fonu. Kaut kāds ārprāts, kā būtu tik skaisti. Ja parasti problēma, ka jāatrod, kur ir smukāks skadrs, ko nofilmēt, tad šitai principiāli pretēji problēma, ka te visur ir tik smuki, ka tu vairs nezini jau, ko nofilmēt, jo tie skati ir tik daudz un tu gribi visu redzēt un visu atcerēties. Kā lai izvēlas, uz kuru pusi te kaut ko filmēt, bildēt. Te visur vienkārši super skaisti. Sieva, kā lai izvēlas, ko filmēt šitā? Es nezinu. Tur vienkārši ir loterijā. Vai akmišķieru papīrīts. Not bad. Ko mēs ir tādā diezgan unikālā vietā, jo visādi sledājas es ir redzējis, bet ne tik tuvu. Šitai viņi principā var aiziet apkārt ezeram un pat aizsniegt, ja grib. Un mums vēl reāli paveicās, tāpēc, ka šitie te mūsu Āzijas draugu turisti aizbrauc projām. Tā kā mums ir brīvs, mēs esam principā vieni paši, neskait dažs pensionārs.
Šitai ceļojumā man reāli sāk pietrūkt vārdu krājums, lai varētu noraksturot visu šitās vietas, jo šitai katra ielai, katrs piedzīvojums ir vienkārši nākamā pakāpē. Tas ir nevis vienkārši tā kā parasti smuki un ļoti skaisti un tā tālāk, bet šitas ir kaut kāds reiz 10 jau. Man tā liekas, kas vienīgais, kas varētu ar šito konkurēt, ir kaut kāda Šveice, ka tur vēl viss tās klinci noauguši, viss smuki zaļi. Varbūt kaut kur Francijā, Alpos kaut kā tam līdzīgi, bet skatās no tās puses, ka šis ir burtiski 7 stundu braucienā no manām mājām. Kas tas ir 7 stundas, viena bāga dīzela un es esmu šeit. Tik superīgi vienkārši. Viņi te palika reāli augsts, pa kaut kādiem 3-4 grādiem nokritās. Hei, tu nost. Tas gluži nav pats ledājs, bet maksimāli tū tam. Jo, ja tā paskatās, ledājs ir tepat augšā. Es uztaisīju galdu, kur es no saviem ceļojumiem vācu visādas minerālus, teiksim tā. Neteiksim, ka es kaut ko baigi no viņiem saprotu, bet vienkārši tāds zīmīgāks akmeņus, lai vienkāršāk un interesantāk atcerēties, kur esi bijis. Tad tagad ir jāatrod kaut kāds unikāls mazs akmentišs, ko aizvilkt pie sev uz mājām. Nav nekas baigi super īpašs, bet šis būs manā kolekcijā. Atcerās, kādreiz bija tāds super slavens ukraiņu blogeris Ptuškins, kurš ceļoja pa visu pasauli. Viņam bija vienmēr tāds sakāmais, kā iztulkojot latviski, ka vajag ceļot, jo tas ir tā vērts. Un es īstenībā nevaru viņam nepiekrist, jo šeit tu aizmirst visu savus ikdienas problēmas. Lai arī kas tev mājās būtu noticis, tu atbrauc šeit un daba tev pārņem un tev vispār neinteresē neviena acī visas tās ikdienas problēmas, ja tu vari atslēgties. Tu vienkārši vari izbaudīt to, kas tu esi un kur tu tajā brīdī esi. Man ik pa laikam uzrodas kaut kāds cilvēks, kas iekomentē, ka ko tu tur dzīvojas, tas ir pa laukiem, kas tad tur ir daba, akmeņš, nav redzējis vēl kaut ko, bet, es vēl nesaprotu, ko jūs tais pilsētās tur dara. Es burtiski nekad mūžā nav bijis uz bāru un man nekad tas nav interesējis. Es uzskatu, ka tas ir vienkārši laiks, ko tu nomet zemē. Bet šeit es sajūtos patiešām dzīvs. Bet, diemžēl, jā, mums jābrauc tālāk, būs vēl kaut kāda apskats objekta. Es tikai tagad pamanīju, tur ir kaut kāds zīmes, 100 punkti, ka tā ir brīdinājuma zīme, ka te ir bīstam vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, paskatās, ko tās zīmītes saka. Kā jau visiem man patīkas domāt, ka es ir bišķiņ gudrāks par citiem turistiem. Un tā parasti arī visi gudrie turisti aiziet viņu saulē, ka aizlien kaut kur bišķiņ pa tālu un bišķiņ pa neuzmanīgi. Kas pat šitādi vienkārši pasteikti ir bezgalīgi smuki. Kādas krāsas kombinācijas, tas suni tik super zaļa un kalni fonā un strautiņi tek. Romantika. Šie video nav baigi populārie, bet te pašā laikā man viņi vairāk ir sirdī tuvu, un tāpēc es to gribu parādīt arī pārējai pasaulē. Varbūt vēl kāds iedvesmojas no šito visu un atrod vietu, ko viņš ir meklējis visu mūžu, kur viņš grib piepildīt sev. Tā kā vienmēr, ja tev patīk video, uzspied like, ja tu gribi redzēt vairāk, tad uzspied abonēt, un tad jau YouTube algoritmu tev izmetīs man nākamo video. Un kā vēlāk izrādījās, daba paliek tikai vēl skaistāka, un mums vēl gadījās visādi interesanti piedzīvojumi un neticami skaisti skati. Tos visus piedzīvojumus jūs redzēs jau otrajā daļā, tāpēc, ka rociņas man ir tikai 2 un laiks ir tik, cik ir. Tu nostaka, es domāju, ka nevar vairāk smukāk būt, tad ir... Te ir vienkārši tik super smuki. Grozies, kur ir sevišķi visi tie, kas mauca močiem, vai arī kam patīk pierādīt sev kā šoferi, kas grib sev bišķiņu izaicināt.